Labvakar visiem! Šoreiz, kā jau solīju, esmu atbraucis uz Daugavpils stropu promenādi. Šī ir trešā daļa par Daugavpils promenādēm un arī pēdējā daļa. Uz šejieni var atbraukt dažādi. Pārsvarā cilvēki brauc ar 3. tramvaju no pilsētas centra līdz centrālajai pludmalei. Bet par cik pie Stropu ezera atrodas 2 pludmales, viena ir centrālā pludmale, savukārt otra, apmēram 3 km attālumā, ir Stropu viļņa pludmale. Un es sāku ar tālāko pludmali, atbraucu ar 3. autobusu, ar kuru jābrauc līdz galapunktam, un šeit var nonākt pie Stropu ezera. Tas atrodas blakus galapunktam, autobusa galapunktam, bet šeit vēl ir jāpaiet kāds gabaliņš ar kājām līdz promenādes sākumam. Caur šādu te mežiņu, es gan viņu drīzāk sauktu par parku, bet arī šeit ir redzami skaisti skati. Un lūk, pa šo te parka, jeb meža celiņu, es lēnītēm dodos uz promenādes sākumu. Šeit ir ierīkots arī tāds mašīnu stāvoklis. Vasaras mēnešos viņš ir diezgan pilns. Es dodos tālāk. Un šeit jau es esmu nonācis Stropu viļņa pludmalē. Tiesa gan pati pludmale būs kādi 50 metrus priekšu, bet jau šeit atrodas atrakciju parks, bet Tarzāns. Tur, kur bērni var kāpt kokos un pa tīkliem staigāt, un tā līdzīgs parks atrodas Siguldā. Tikai atšķirība ar Siguldu šeit laikam tā ir vienīgā, cik es zinu, ka šeit nav tā pacēlāja, kas ved augšā kalnā. Nu, un šeit ir tāds labs skats uz Stropu ezeru. Te ir arī tāda uzstādīta tāda kā pirtiņa no ārpuses, bet es neesmu pārliecināts, vai tā ir pirtiņa, jo vasarā šeit nekad neesmu bijis. Vasarā sanācis braukt pa citām pilsētām, bet šeit sanācis braukt mazāk. Gribu arī atvainoties vietām par kvalitāti, jo kamera niķojās, un uzņemt šo video bija arī diezgan grūti. Savukārt šeit atrodas Kempings Chill & Grill. Šeit var arī paēst. Par šo vietu es jums jau rādīju iepriekš video, jo šeit notika līgo svinēšana. Kāda tā bija, to jūs varat apskatīties manos video. Bet šeit jau es dodos uz promenādes sākumu. Lūk, šeit ir promenādes sākums. Šeit ir pati atpūtnieku pludmale. Šeit vasarā ir pilns pārklāts ar cilvēkiem. Reizēm, kad esmu atnācis, nevar atrast pat vietu, kur savu segu vielīti uzklāt. Tā, ka šeit ir ļoti liels pieprasījums, un tepat pretī atrodas arī vasaras kafejnīca, kura nu jau ir slēgta. Bet, neteikšu, ka viņa ir tāda ļoti lēta. Šeit es dodos tālāk pa promenādi. Jāsaka, ka tās promenādes, tas, ko es nogāju pa pašu promenādi, ir 3 kilometri, bet kopējais attālums, ko man sanāca noiet no autobusa pieturas līdz autobusa pieturai, tas bija 4,5 kilometri, un tajā dienā vēl kopējais noietais kilometru attālums bija gandrīz 6 kilometri. Tā, ka es būšu ļoti, ļoti pateicīgs, ja jūs nospiedīsiet pogu patīk, pogu like, jo šim video ir ieguldīts tiešām milzīgs darbs. Pa ceļam es apstājos 2 reizes, lai atpūtinātu kājas. Tie, kas mani zina, tie jau zina, ka man staigāšana sagādā diezgan lielas problēmas, ja tā maigi var izsakoties pateikt. Iet ir ļoti grūti, un noiet šos 4,5 kilometrus bija īsta katastrofa priekš manis. Atpūtos 2 reizes, lai iedzertu kafiju. Un vēl apstājos tad, kad gribēju kaut ko nofilmēt, lai parādītu jums. Un tas kopā man aizņēma 2 stundas, ejot pa šo promenādi. Tā, ka domāju, tas ir diezgan ilgs laiciņš, lai es nopelnītu vismaz pogu patīk.
kā jau teicu, gāju apmēram nepilnas 2 stundas, bet pātrināju šo video, kur vien tas ir iespējams, jo 2 stundas droši vien neviens negribētu skatīties, tāpēc saīsināju šo video līdz 15 minūtēm. Tad, kad sāku dzīvot Daugavpilī, tad šīs promenādes arī nemaz nebija. Šīs visas 3 promenādes ir parādījušās salīdzinoši nesen. Šī ēka, ja nekļūdos, ir parādījusies tikai šajā gadā vai pagājušā gadā, īsti nezinu. Cik es saprotu, tur tirgo kaut kādu saldējumu vai kaut ko tādu, bet es par to neesmu pārliecināts. Es šo rajonu nosauktu par tādu kā biezo rajonu, varbūt kāds teiks, ka tā nemaz nav, bet no manām acīm paskatoties uz šīm te mājām, mājas man vairāk atgādina Rīgas meža parku. Un tā es pamazām dodos uz centrālo pludmali. Tur jau būšu pavisam drīz nonācis. Nu un šeit kreisā puse ir atvēlēta kājām gājējiem, labā puse ir velobraucējiem, skrituļdēļiem, kas brauc, un citiem transporta veidiem, kas skrituļdēļiem un tā tālāk. Un jāsaka, tā, kad uzbūvēju šo promenādi, tad cilvēki gāja kā nu kurais, lielākā daļa gāja pa to pusi, pa kuru būtu jābrauc velosipēdistiem, savukārt velosipēdisti bija spiesti braukt pa otro ceļa pusi. Un tad pamazām kaut kā laika gaitā tas sakārtojās, kad cilvēki tagad ir iesākuši iet kārtīgi, katrs pa savu pusi tā kā ir norādīts. Kaut kur ziņās lasīju, kad plāno it kā šo te promenādi apvest apkārt visam ezeram, bet es tā padomāju, interesanti, kurš tur ar kājām gribēs iet, ja jau tagad, teiksim, ja man te bija jāiet, teiksim, 2 stundas filmējot, nu, tad, ja visam ezeram apkārt būtu, tad stundas 8. Tā kā ar manām kājām. Nu, bet labi, teiksim, ja pati samazinām uz pusi, nu vienalga 4 stundas tas ir daudz. Dzirdēju arī, ka te ir bijuši strīdi par zemi. No sākuma zemes īpašnieki nesot gribējuši, ka šeit veido promenādi, bet tad vēlāk tomēr atļauju devuši. Bet tā bija doma laist kādu promenādes daļu pa ūdeni. Bet tas būtu sadārdzinājis projektu. Un tā šeit esmu gandrīz pašā centrālajā pludmalē, šeit arī mašīnu stāvlaukums, kur cilvēki var atstāt mašīnas. Tā arī tāds vasaras kafejnīca, šeit kādreiz atradās tāda kā elektrostacija vai kaut kas tāds, pamesta ļoti nesmuku, to viņi nojauca. Daugavpils dome rīkoja jautājumu, ko rīkot tajā vietā. Es, piemēram, uzrakstīju, ka tur varētu būt restorāns ezera krastā, manuprāt, skaisti. Bet šī ir glābšanas stacija, viņa ir renovēta pavisam nesen arī. Iekšā iebūvētas toaletes, uzbūvēts ir ūdensvads uz šeieni. Agrāk nekā tāda nebija, cilvēkiem izspiesti uz biotoaletēm staigāt. Bet tagad cilvēks var iet iekšā, un ja vajag uz toaleti, iet iekšā. Tāpat arī parādījies kafijas automāts, kur agrāk nekad nav bijis. Kafija bija jāņem no mājām līdz, bet tagad prieks par to, kad var paņemt kafiju šeit vai tēju un atsēsties un paskatīties uz šo skaisto skatu. Te ir arī bērniem, pusauģiem laukumi, volejbola laukums, bet to parādīšu nedaudz vēlāk. Šeit priekšā redzams arī brīvkrāns, kur ūdeni var padzerties. Ziemu ir slēgts, vasarā viņš ir atvērts. Bet šeit
atrodas unikāla ezera pontona konstrukcija, kas sastāv no ezera promenādes daļas, 25 metrus garās atklātā baseina, lekšanas torņa, bērnu peldbaseina un atpūtas laukuma ar saulessargiem un atpūtas krēsliem vasarā. Tā ir piemērota vieta ģimenēm ar bērniem, jo ezera krastmala ir sekla un pludmales tūmā ir izveidots rotaļu laukums. Bērni var izpriecāties, izmēģinot dažādas rotaļu konstrukcijas, slitkalniņus un šūpoles. Cik zinu, šeit ezerā var arī makšķerēt, bet ir vajadzīgi speciālāk ļauj, lai viņos šajā ezerā varētu makšķerēt. Arī šeit vasarā ir pilns ar cilvēkiem, piebāsts, nav nevienas brīvas vietas. Šeit dežūrē arī glābēji. Lūk, šis te pirmais ir bērnu baseins ar dibenu, otrs ir bez dibena. Pieaugušiem cilvēkiem domāts pa ziemu gan tie tiek noņemts nost, tur tāda maza daļiņa, kad uz viņu uzkāpt nevar virsū. Šeit atrodas gan smilšu laukumi bērniem, tur tālāk ir redzami trenažieri, pat ne trenažieri, bet tādi rokām staigāt, tur rokas darbināt. Šeit arī laikam ir kaut kāda veida trenažieri tomēr. Kur staigā ar nojām, bet šeit ir izvietoti ļoti tādi interesanti galdiņi ar griliem, un cilvēks var paņemt no mājas ogles, paņemt iesmus un nākt uz šejieni cept šašlikus vai desiņas, bet tikai jāsaka ir viena nelaime, šo galdiņi ir ļoti maz, nezinu, kādi 5, laikam es saskaitīju tikai, un viņi visi vasaros ir aizņemti. Tik aizņemti, kad atnāc no rīta aizņemts, vakarā atnāc aizņemts, pusdienlaika aizņemts. Manuprāt, viņi ir uzstādīti pārāk maz. Tur tālāk fonā ir redzamais zivs. Tā ir pilsētas slimnīca. Šeit ir pārģērbšanās kabīnes. Un šī zivs, tas ir rotaļu laukums, viņš ir uzstādīts šajā gadā, pavisam nesen. Manuprāt, ļoti interesanta konstrukcija. Savukārt šī te promenādes daļa ir, manuprāt, viņu pagājušajā gadā tikai atvēra. Tas šī te man pašam jaun atklājums, jo pa šo daļu es vēl neesmu gājis. Pa 2 sievietēm piegāju klāt, prasīju, cik tālu viņa ir izveidota. Man pateica, tur jau kādi 50 metri un jau viņa beidzās. Bet es gāju un gāju. Sākuma nebeigas nevarēja redzēt, bet pārāk tālu jau īstenībā beigās neizrādījās nemaz. Lūk, šādi te krēsli uzstādīti soliņi. Šeit var tiešām atnākt ar savu tējas krūzīti, uzvelkt šādā laikā vēst siltāku jaciņu un atsēsties un paskatīties uz tā. Arī izveidots basketbolu, tā kā laukums ir stāvlaukums, bet tur bišķi uz otru pusi arī basketbola grozes ir. Nu, lūk, te es esmu nonācis gala punktā. Šādi izskatās beigas promenādei, bet izskatās arī, ka tur tālāk kādreiz tiks kaut kas domāts uz priekšu veidot. Tas man arī pašu viss promenādi. Paldies, ka skatījāties, un lai jums jauka diena, jauks vakars vai jauks rīts. Saku jums lielu atā!